Labdien, esmu BASF agronoms Uģis Ozoliņš, un jau 9. gadu BASF ziemas semināros prezentēju rapšu audzēšanas tehnoloģiju. Patiesi lepojos ar to, ka kompānija BASF piedāvā risinājumus visai rapšu audzēšanas tehnoloģijai, tādējādi šeit mēs nerunājam tikai par produktiem, bet par risinājumiem rapša audzēšanā. Šodienas prezentācija diezgan apjomīga, tomēr visa rapša audzēšanas tehnoloģija. Prezentācijas 3 galvenās tēmas – nezāles, to ierobežošana, kādgliemežu monitorings un to ierobežošana, kā arī slimību ierobežošana. Tad ķeramies pie darba un sāksim ar nezālēm. Ja likās, ka pieaugot minimālai augsnes apstrādei un tiešajai sējai kultūraugu slimības būs galvenais izaicinājums, tad jāteic viendīglapju nezāles ir galvenais izaicinājums, tā teikt, numur 1. Un pavisam maz ir palikušas saimniecības, kas vēl nav saskārušās ar šo problēmu. Manuprāt, skaidrs ir viens, ka pati no sevis šī problēma neatrisināsies un viendīglapju nezāļu ierobežošanu nepieciešams plānot visā saimniecības augumaiņā. Un rapsis ir ļoti labs kultūraugs, kurā ar augstu efektivitāti mēs varam ierobežot viendīglapju nezāles, ja darām to pareizi. Lietojot butizānu Avant, mēs ar augstu efektivitāti varam ierobežot tādas izplatītas viendīglapju nezāles kā rudzusmilga un mauras karene, kā arī tādas grūti ierobežojamas nezāles kā peļastīšu lapsaste, airenes un lāčauzas. Bet kādēļ tieši butizāna Avant? Jo metazahloru satur taču arī citi rapšu herbicīdi. Ja mēs schematiski attēlotu metazahloru efektivitāti viendīglapju nezāļu ierobežošanā, tad ar 500 gramiem uz hektāru šī efektivitāte ir vidēji. Palielinot metazahlora devu līdz maksimālajai atļautajai devai 750 gramiem uz hektāru, redzam, efektivitāte pieaug, bet tā vēl joprojām nav augsta. Ja pie metazahlora mēs pievienojam 250 gramus dimetēnamīdu, tad redzam, ka šī efektivitāte jau ir patiesi augsta, un šī ir butizāna Avant maksimālā lietošanas deva. Dimetēnamīda sinerģija ar metazahloru paaugstina efektivitāti pret viendīglapju nezālēm, kā arī mēs iegūstam papildus efektu uz tādām divdīglapju nezālēm kā gandrene, velnarutku grābeklīte un arī veronikas. Sējot rapsi tiešajā sējā, vienmēr būs jautājums, kā nostrādās augsnes iedarbības herbicīdi. Tad šeit izmēģinājums ar darbīgo vielu metazahlors. Redzam, ka pieaugot salmu daudzumam uz hektāru, samazinās herbicīda efektivitāte. Bet, kā jau teicu, šī sinerģija dimetēnamīds un metazahlors būtiski uzlabo efektivitāti pret viendīglapju nezālēm un redzam, pat pie 8 tonām no hektāra lielas salmu masas efektivitāte saglabājas ļoti augsta. Mums ir daudz ļoti veiksmīgu piemēru ar butizānu Avant lietotu tiešajā sējā, bet šeit es vēlējos demonstrēt jums atskatu no mūsu rapša lauka tūplānā, kur tātad rapsis tika sēts pēc ziemas miežiem tiešajā sējā, uzreiz pēc sējas lietots butizāna Avant. Vēlāk rudenī tika lietots graminicīds, lai ierobežotu miežu sārņaugus, bet jau rudenī varējām redzēt, ka lauks ir tīrs no nezālēm. Atsevišķās vietās auga pāris nauduļi, bet tas būtiski neietekmēja situāciju. Un šādi lauks arī saglabājās pavasarī, tīrs no nezālēm. Nezāles neauga laukā, neparādījās pat līdz rapša novākšanai. Tādējādi visu sezonu lauks bija tīrs no nezālēm, tur auga tikai rapsis. Ar kolēģi Māri arī pārbaudījām, apsekojām sējumu vēlāk sezonā, tā teikt, īsi pirms novākšanas, un arī mūsu četrkājainais draugs novērtēja situāciju sējumā un atzina to par labu esam. Kā iegūt labāko efektu no butizāna herbicīdiem? Viss sākas jau ar ražas novākšanu, nepieciešams vienmērīgi izkliedēt salmus uz lauka. Tad kvalitatīva sēja. Šeit es vēlētos akcentēt tieši veldres ierobežošanu priekšaugā, lai novērstu veldri, jo skaidrs, ja laukā būs veldre, tad būs ļoti grūti iesēt kvalitatīvi. Smidzinām maksimāli drīz pēc sējas un, ja ir iespējams, palielinām ūdens daudzumu uz hektāru. Nekur nav pazudusi arī Clearfield rapšu audzēšanas tehnoloģija, un tā, manuprāt, ir viena no visuniversālākajām rapšu audzēšanas tehnoloģijām, jo apvieno sevī augstu efektivitāti pret plašu nezāļu spektru, it īpaši krustdziežiem. To mēs varam lietot visās augsnes apstrādes sistēmās un sējas veidos,
kā arī mēs varam veidot ļoti elastīgus bākas maisījumus. Tātad, kādas ir Clearfield herbicīdu priekšrocības? Jau pieminētais plašais nezāļu spektrs, ir īpaši krustziežu nezāles, elastība tvertnes maisījumos. Ja sakrīt apstrādes laiki, tad ar Clearfield herbicīdiem kopā varam lietot gan augšanas regulātorus, mikroelementus, insekticīdus. Un jāteic, ir tiešām saimniecības, kas izmanto šo priekšrocību un uz sava ziemas rapša lauka rudenī uzbrauc tikai vienreiz. Kā redzējām, kolēģis Dagnijas prezentācijā atspoguļotās tehnikas amortizācijas izmaksas, manuprāt, tā ir tiešām priekšrocība, ja mēs varam pēc iespējas mazāk aizkustināt šo tehniku. Clearfield tehnoloģijai ir elastīgs lietošanas laiks, tātad mums nav jāsteidzas lietot herbicīdu uzreiz pēc rapša sējas, bet to mēs darām tad, kad nezāles ir sadīgušas pirmā līdz otrā īstā lapa, kas parasti ir augusta beigas vai septembra sākums. Tādējādi arī tehnika vairs nav tik noslogota pie ražas novākšanas. Un Clearfield rapši ir toleranti pret priekšaugā lietoto herbicīdu pēcietekmi. Praktisks piemērs šeit būtu herbicīdi Huzar, Attribute un Incello. Pēc šiem herbicīdiem pastāv rapša sēšanas ierobežojums, bet ja mēs izvēlamies Clearfield tehnoloģiju, tad droši varam sēt Clearfield rapsi. Un kā jau teicu, šī tehnoloģija ir paredzēta dažādām sējas tehnoloģijām. Šeit praktisks piemērs no smiltenes puses, sijā vidzemīte. Sēta mūsu jaunā Clearfield rapša šķirne 2066. Rudenī lietots Claravo Flex, Kariks un Bors viss vienā bākas maisījumā. Un šādi lauks izskatījās 25. gada pavasarī. Tīrs no nezālēm, viendabīgs sējums. Un no šī lauka saimnieks ieguva vidējo ražu klēts svarā 3,9 tonnas no hektāra. Un arī Clearfield tehnoloģijā mēs efektīvi varam ierobežot viendīglapju nezāles, tādas kā peļastīša lapsaste, parastā rudusmilga un airenes. Līdz ar to arī Clearfield tehnoloģijas rapsi mēs varam efektīvi izmantot augu maiņā, lai ierobežotu viendīglapju nezāles. Bet nu pie praktiskiem risinājumiem. Tātad ziemas rapsī konvencionālajā audzēšanas tehnoloģijā herbicīdi Butizāna Avant vai Butizāna Star, Clearfield audzēšanas tehnoloģijā Claravo Flex vai Klamox. Vasaras rapsī, protams, mēs drīkstam lietot Butizāna herbicīdus, bet daudzkārt esam pārliecinājušies, ka tieši Clearfield tehnoloģija ir vislabākais risinājums vasaras rapsī, jo ar augstu efektivitāti varam ierobežot krustziežu nezāles, kas ir viens no galvenajiem izaicinājumiem vasaras rapsī. Un šeit herbicīds Claravo Flex. Turpināsim ar kalgliemežu monitoringu un to ierobežošanu. Šajā ziemā jau ir sasniegti vairāki augstuma rekordi, bet daudz viet tiek ziņots, ka augsne nav sasalusi un līdz ar to vēl nevaram spriest, vai šajā ziemā ir bijis pietiekams augstums, lai dabīgi ierobežotu kailgliemežus. Es domāju, ir jāsagaida tiešām pavasaris, lai tad varētu izvērtēt situāciju par kāda ir bijusi ziema. Bet kopā ar mūsu sadarbības partneri no Desangoze esam izstrādājuši kailgliemežu izplatības prognozi 2026. gadam, un divi galvenie kailgliemežu izplatības faktori ir to esošā populācija un laikapstākļi. Tabulā kailgliemežu izplatība ir attēlota ar 3 krāsām. Sarkana krāsa ir augsta izplatība, dzeltena vidēja un zaļa ir zema. Es domāju, ka varam vienoties, ka 25. gada rudenī mēs noslēdzām pie augstas kailgliemežu izplatības. Tātad, ja ziema saglabāsies mērena un pavasarī būs pietiekami nokrišņi, tad rudenī mūs visticamāk sagaida augsta līdz vidēja kailgliemežu izplatība, bet ja pavasaris būs sauss, tad izplatība prognozējās vairāk vidēja. Bet šeit es tāpat vēlētos akcentēt, to nedrīkst uztvert viegliprātīgi. Ja ziema būs pietiekami augsta, lai dabīgi ierobežotu kailgliemežus, tad jau pavasarī mūs sagaida vidēja kailgliemežu izplatība, un pie pietiekamiem nokrišņiem tad rudenī kailgliemežu izplatība būs vairāk vidēja, bet ja pavasaris būs sauss, tad šī izplatība prognozējās vidēja līdz zema. Manuprāt, šī prognoze ir ļoti labs instruments lauksaimniekiem, lai varētu prognozēt un izvērtēt situāciju savos laukos, bet mēs tāpat noteikti rekomendējam veikt
monitoringu laukos, lai tad varētu pieņemt argumentētu lēmumu par kailgliemežu ierobežošanu. Kailgliemežu monitoringu ieteicams ir jau veikt pirms ir iesēts kultūraugs, tad šeit labajā pusē kolēģis Māris bija izvietojis monitoringa paklājiņu vēl augošu kviešu laukā, bet ar zējas riekstiņa saimnieku izvietoja monitoringa paklājiņu tikko nokultu kviešu laukā. Pēc rekomendācijām monitoringa paklājiņš ir jāpārbauda naktī, diennakts tumšajā laikā, bet gados, kad ir tik daudz nokrišņu un kailgliemežu izplatība ir tik augsta, tad pat dienas laikā mēs varējām atrast kailgliemežus. Lai arī Latvijā tas nav tik izplatīti, bet piemēram Francijā pie tik augstas kailgliemežu izplatības viņi to ierobežošanu veic jau pirms rapsis ir iesēts. Tātad pēc priekšauga novākšanas ierobežo kailgliemežus un tikai tad sēja rapsi. Mūsu galvenais ieteikums noteikti ir veikt monitoringu savos laukos, un lai tad mēs varētu pieņemt argumentētu lēmumu par kailgliemežu ierobežošanu, un, ja ir nepieciešams tos ierobežot, tad labākais risinājums būs Ironmax Pro. Jā, lūdzu. Tad jautājums, ar kādu tehnoloģiju tad Francijā viņi pēc tam sēja? Ar ierobežošanas. Kāda ir ar apstrādi, striptils? Tur tiešām ir dažāda, gan minimālā, gan arī tiešā sēja. Jā, tas nav vienveidīgi tikai ir vienu metodi. Pats galvenais jau tieši šos kaitēkļus ierobežot. Tas pieņemtas pat varētu tiešām būt izplatītāks, ja ir minimāla, tā tiešā sēja, tad ierobežot kaitēkli vēl pirms rapsis ir iesēts. Uzvēršana ierobežojums? Jā, mehāniski, tātad aršana mehāniski mēs varam ierobežot kailgliemezi, ja ar aršanu apvēršam augsnes slāni, kas ir interesanti, kailgliemezis pats nespēja radīt sev ejas. Līdz ar to viņš izmanto citu kukaiņu vai slieku radītas ejas, lai tiktu virspusē. Un ar aršanu mēs izjaucam šo virskārtu, tam kaitēklim ir grūtāk tikt augsnes virspusē, un tas jau arī mums iedod tādu nelielu startu rapsim, ka rapsis var attīstīties lielāks, un līdz ar to, pat ja šī izplatība ir liela un ierobežošana būs tāpat nepieciešama, bet varbūt rapsis jau būs lielāks, un līdz ar to mazāki bojājumi tiks nodarīti rapsim. Bet vēlreiz vēlos akcentēt tieši šo monitoringa nepieciešamību, jo ir tomēr saimnieki, kas pieņem lēmumu, novērtēšu uz aci, kā tikko parādīsies pirmie grauzumi rapša lapās, tad es lietošu limacīdu. Bet bieži vien jau ir bijis tā, ka rapsis pat nav sadīdzis un jau ir nograusts. Tādēļ vēlreiz akcentēju šo monitoringa nepieciešamību. Pagājušajā sezonā dzirdējām tādu apgalvojumu, ka Ironmax Pro ir slikta lietus noturība un ka dažas dienas pēc izkliedēšanas uz lauka tas ir izšķīdis. Šeit vēlos prezentēt izmēģinājuma datus un redzam, ka pat pēc 60 mm spēcīgiem nokrišņiem Ironmax Pro granula nav pat sākusi šķīst. Tātad visticamāk situācijās, kad dažu dienu laikā pēc limacīda kliedēšanas granulas vairs neatrodam uz lauka, visticamāk tas ir bijis tieši kailgliemezis, kas tās ir apēdis. Tātad to izplatība laukā ir ļoti liela un mūsu rekomendācija būtu atkārtot izkliedi ar Ironmax Pro, lai mēs ilgāk spētu aizsargāt lauku. Un noslēguma slaidā par Ironmax Pro tas ir tik efektīvs, ka ar vienu granulu mēs varam ierobežot pat 3 kailgliemežus, tādējādi nodrošinot ilgāku lauka aizsardzību pret kailgliemežiem. Jo, ja limacīds būs pārāk garšīgs, tad viens kaitēklis var apēst pat 3 tā granulas. Turpināsim ar slimību ierobežošanu un vēlos iepazīstināt jūs ar jaunu fungicīdu augšanas regulātoru rapsī Architect. Architect sastāvā ir 3 darbīgās vielas, kas ar augstu efektivitāti ierobežo krustdziežu sauso puvi un ir teicams regulātors rapsī. Architect ir reģistrēts lietošanai rapsī rudenī un pavasarī, bet tieši pavasarī mēs rekomendējam lietot Architect, lai ar augstu efektivitāti ierobežotu krustdziežu balto puvi, regulētu rapsi un tādējādi novērstu potenciālo veldres risku. Architect ir reģistrēts ar devu no 1 līdz 2 litriem uz hektāru, bet izmēģinājumos gūtā pieredze un atziņas mūsu rekomendācija būtu lietot Architect ar devu 1,2 litri uz hektāra.
3 galvenie ieguvumi lietojot arhitektu pavasarī. Mēs ierobežojam krustdziežu sauso puvi, regulējam rapsi un veicinām auga fizioloģiju. Arhitekti ir testēts 3 gadu periodā vairākās Eiropas valstīs un iegūtais vidējais ražas pieaugums lietojot to pavasarī 300 kg uz hektāru, kas, manuprāt, ir diezgan pārliecinoši. Un, protams, ka arhitekti esam testējuši arī Latvijā, mūsu Baltijas izmēģinājuma centrā. Tad šeit grafikā salīdzinātas ražas lietojot mūsu standartu etalonu teiktu kariks. Redzam, apstrāde ar kariks tikai rudenī iegūtā raža un kariks pilnā tehnoloģija gan rudenī, gan pavasarī. Redzam, ka lietojot kariks rudenī un arhitektu pavasarī iegūtās ražas, es teiktu, ir līdzvērtīgas. Līdz ar to arhitekti būs drošs risinājums jūsu sējumos. Un arhitektu varēsim iegādāties komplektā ar turbo, un lietošanas attiecība ir 2:1. Tātad, ja 1,2 litri uz hektāru arhitektu, tad 0,6 kg uz hektāru turbo. Turpināsim ar verticilāro vīti, un šī, manuprāt, ir viena no vispostošākajām un visgrūtāk ierobežojumām slimībām rapsī. Jo slimības pazīmes mēs laukā varam neredzēt līdz pat zaļo pāksteņu stadijai, un šajā brīdī mēs jau esam veikuši visus lauku kopšanas darbus. Visi ieguldījumi jau ir veikti, un rapsis var izskatīties vienkārši perfekti. Bet tad, īsi pirms ražas novākšanas, tas kļūst pelēcīgi brūns, tas nevis nogatavojas, bet nokalst. Un raža, kādu gaidījām vai cerējām, var nebūt pat tuvu. Profilaktiski verticilāro vīti rapšos mēs varam ierobežot, ievērojot augu maiņu, tātad palielinot intervālu starp rapšiem, ierobežojot krustdziežu nezāles un neizmantojam krustdziežu augus starpkultūru maisījumos, jo tādā veidā mēs tikai veicinām slimības izplatību. Izvēlamies pret verticilāro vīti noturīgu šķirni un stiprinām auga fizioloģiju, lietojot fungicīdu Reviona. Reviona efektivitāti pret verticilāro vīti vēlējāmies pārbaudīt arī praksē, un tādēļ ierīkojām izmēģinājumu saimniecībā Sijā Jaunbāģi. Kādēļ tieši šajā saimniecībā? Jo sarunā ar saimnieku iezīmējās vairākas detaļas, kas lika aizdomāties, vai pie rapša ražības samazināšanās nav vainīga verticilārā vīte. Un šeit es lūgtu ieklausīties, jo es domāju, ka līdzības mēs varam atrast arī citās saimniecībās. Rapša audzēšanas tehnoloģija ir kvalitatīva un pārdomāta, mēslojums optimālu ražu sasniegšanai, un rapsis tiešām izskatās perfekts. Līdz brīdim, kad kombains iebrauc laukā. Tad kaut kur tā ražība ir pazudusi. Reviona mēs lietojām rudenī kopā ar kariks rapša 3-4 lapu stadijā, un 1. novembrī apsekojot sējumu, varēja redzēt, ka augos, kas ir apstrādāti ar Reviona, šiem rapšiem ir mazāk dzelteno lapu. Un arī krāsa bija intensīvāka, izteiksmīgāka, tumšāka. Līdz ar to Reviona bija veicinājusi auga fizioloģiju. Šo izmēģinājumu mēs turpinājām arī pavasarī, un 9. jūlijā ar Lietuvas kolēģiem apsekojām šo izmēģinājumu. Teikšu godīgi, es praktiski degu nepacietībā ieraudzīt starpību starp augiem, tā teikt starpību ar Revionu un bez. Lai iegūtu pat šo pārliecību, lai droši jums arī varētu teikt, jā, Reviona strādā pret verticilāro vīti. Tā bija lietaina diena, ar kolēģi Tomasu lauzāmies cauri masīvajam rapša stāvam, meklējām tehnoloģisko sliedi, lai tad atrastu dažādos šos lietošanas variantus. Pilnīgi izmirkuši, atgriezāmies no lauka atpakaļ, lai salīdzinātu augus un ieguvām šo. Godīgi sakot, es biju vīlies. Jo, lai arī, protams, varam argumentēt, variantā ar Reviona ir rapsim vēl zaļas lapas, bet es tiešām gaidīju lielāku šo starpību, lai būtu pārliecinošāk un tā teikt, lai es tiešām varētu noticēt. Bet tajā brīdī kolēģis Tomas man teica, bet atbrauc pēc nedēļas, atbrauc pēc 2 un paskaties tad. Un kas tad notiek? 17. jūlijā, apsekojot lauku 2. reizi, tad redzam variantā bez Reviona, rapsim sāk atmirt jau sānzari. Turpretīm, kur Reviona lietota rudenī, rapsis saglabājas veselīgi zaļā krāsā. Un kur ir Revionas pilnā lietošanas tehnoloģija gan rudenī, gan pavasarī, rapsim pat vēl ir saglabājušās zaļās lapas. 31. jūlijā apsekojot lauku īsi pirms kulšanas, starpība bija tiešām dramatiska.
Redzam, variantā bez reviona rapši jau kļuva brūngani, tie bija nokaltuši un sāka veldrēties. Variantā, kur lietot revionu, es teiktu apmēram 50/50. Puse no augiem bija veselīgi zaļa, otra puse, diemžēl, ar slimību inficējusies. Bet vispārliecinošākais variants bija pilnā revionas lietošana gan rudenī, gan pavasarī. Tur augi bija veselīgi zaļā krāsā, vien atsevišķi augi tajā izmēģinājumā variantā bija inficējušies ar verticilāro vīti. Salīdzināju arī pāksteņu daļu, un šeit variantā bez reviona redzam, pāksteņi ir kļuvuši pelēcīgi brūni. Turpretīm variantos ar revionu pāksteņi gatavojās zeltaini brūni. Un salīdzināju arī augus, tad šeit bez pārsteigumiem variantā bez revionas augs ir nomiris, nokaltis, un ļoti trausls bija. Bija ļoti grūti iznest šo augu ārā no lauka salīdzināšanai, jo tieši tik trausls tas bija, ka pie mazākā pieskāriena tas lūza. Un, ja ieskatāmies rūpīgāk, var redzēt, es pat esmu licis klāt sānzarus augam, kas bija pie tā auga. Variantā ar reviona tikai rudenī, tad līdzīgi kā iepriekš minēju, apmēram 50/50, puse no augiem veselīgi zaļa, otra puse, diemžēl, slimības inficēti, bet vispārliecinošākais variants ar reviona pilno lietošanas tehnoloģiju gan rudenī, gan pavasarī šeit augi saglabājās veselīgi zaļi un var redzēt, ka tie gatavojas nogatavošanai. Pārgriezu arī rapša stublāju, lai salīdzinātu stublāju veselību. Un redzam, bez revionas stublājs ir nokaltis, bet kur ir lietota reviona, tad auga stublājs ir dzīvs, saglabājas vadaudu sistēmu, un līdz ar to augs var transportēt barības vielas un ūdeni uz sēklu, lai tā nogatavotos, nevis atmirtu. Mums izdevās iegūt arī ražas rezultātus. Ar kombainu tika nokulta 1 hektāra platība un pēc tam uz saimniecības svariem nosvērta. Pārsteidza raža bez reviona, jo apsekojot lauku nelikās, ka būs 3 tonnas no hektāra, bet lietojot revionu tikai rudenī, mēs ieguvām 120 kg no hektāra lielu ražas pieaugumu. Protams, visspēcīgākais variants bija lietot reviona rudenī un pavasarī. Tur ražas pieaugums gandrīz 700 kg no hektāra, kas izteikti naudas vērtībā ir 330 eiro no hektāra. Reviona ir risinājums, kas noteikti atmaksājas. Es paņēmu augus arī uz Valsts augu aizsardzības dienesta analīzēm, un laboratorijā pierādījās, ka šajos augos ir konstatēta verticilārā vīte. Līdz ar to, manuprāt, 2 galvenās atziņas no šī izmēģinājuma ir, ka verticilārās vītes izplatību sējumā mēs varam novērtēt tikai īsi pirms kulšanas, kā arī to, ka reviona ir efektīvs risinājums cīņai ar verticilāro vīti. Mūsu rekomendācija verticilārās vītes ierobežošanai lietot reviona, lietot to rudenī un pavasarī bākas maisījumos ar kādu no regulātoriem, vai Karix vai Juventus, un rapša pilnziedā izmantot revisolu saturošu risinājumu Revides vai arī Pictor Active, kas arī veicinās rapša fizioloģiju. Prezentāciju turpināsim ar Revides fungicīdu, kam ir speciāli rapsim veidot formulācija. Manuprāt, Revides ir pats labākais risinājums rapšu audzētājiem. Un ļaujiet man argumentēt, kāpēc. Apkopojot Eiropā veiktus izmēģinājumus, pierādījās, ka lietojot Revides pats slimību neesamības situācijās, vidējais ražas pieaugums ir 200 kg no hektāra. Zinām, ka rapšus apdrauda ne tikai krustiežu baltā puve, bet arī citas slimības. Tad variantos, kad sējumā tika konstatētas dažādas rapšu slimības, vidējais ražas pieaugums ir 400 kg no hektāra. Bet, ja mums ir jāierobežo krustiežu baltā puve, tad gan šeit ražas pieaugums sasniedz jau pat 600 kg no hektāra. Ar elastīgo lietošanas devu, augsto efektivitāti pret slimībām un, es teiktu, draudzīgo cenu, reviona ir tiešām perfekts risinājums, Revides ir perfekts risinājums rapšu audzētājiem. Un ar kolēģi Māri vēlējāmies pārbaudīt Revides īpaši rapsim veidoto formulāciju praksē, noskaidrot, kas notiek, kad miglotājā pievienojam augu aizsardzības līdzekļus un pārbaudīt, vai tiešām teiciens tas ir tas pats, tikai lētāks ir patiess. Sveiks, lauksaimnieki!
Šodien atrodamies Baltijas izmēģinājuma centrā, lai veiktu kaut ko, ko iepriekš vēl neesam darījuši. Pārnesīsim laboratorijas izmēģinājumus uz lauka. Reti, kad esam ielūkojušies, kas notiek smidzinātāja tvertnē, kad ir pievienoti augu aizsardzības līdzekļi. Tas ir šīs dienas uzdevuma mērķis. Tagad pārbaudīsim, kā reāli tas strādā jau uz rapša lapām. Ceru, ka ar šo esmu pierādījis, ka Revidas ir labākais risinājums rapšu audzētājiem. Un prezentācijas noslēgumā, kā jau teicu, es patiesi lepojos ar to, ka kompānija BASF piedāvā risinājumus visai rapšu audzēšanas tehnoloģijai. Liels paldies!